uzkāpienu Eiropas augstākajā kalnā Elbrusā ar divriteni nobraucienu. Nu jau pirms, cik mums sanāk, 12 gadiem tapa mana pirmā grāmata. Un kopš tā laika es apbraukāju Latvijas skolas, interešu klubus, kur man aicina ar savām lekcijām, priekšlasījumiem, kur es stāstu par saviem kāpieniem, demonstrēju savas filmas. Un ļoti daudz cilvēki jautā arī pēc šī pasākuma, kad būs nākošā grāmata. Beidzot viņi ir. Grāmata man pamudināja rakstīt galvenokārt jau tas, ka tur es atbildu par katru savu vārdu teikto. Man ir bijis laiks pārdomāt, izvērtēt, jo kopš tā notikuma, kopš uzkāpšanas mums tagad uz kalnu nobraucienu ar riteni no virsotnes ir pagājuši jau 4 gadi. Jā, man ir ļoti svarīgi pateikt, kā es to redzēju, jo interpretācijas var būt dažādas. Bet šeit es centos ļoti personiski pateikt to, ko es tiešām gribēju pateikt, kas man likās svarīgi un kas citiem es ļoti cerēju būt interesanti. Jo, kā Renkolds Mesners, viens no populārākajiem alpinistiem pasaulē, saka, viņa lasītajās lekcijās interesi piesaista tieši viņa neparastais dzīvesveids. Nevis varbūt kāpieni ļoti specifiski. Cilvēki par tos kalnus var nezināt, bet tas dzīvesveids ir saistošs. Es ļoti ceru, ka es arī grāmatā parādīju, centos vismaz parādīt to vidi, kur ļoti interesanti cilvēki apgrozās, ļoti dzīvi, ļoti atklāti, ļoti godīgi, ļoti izpalīdzīgi, draudzīgi. Tā ir tā alpinistu vide bāzes nometnē ap kalnu, kur citam palīdz, kas ir pilnīgs pretstats tam, ko mēs redzam ikdienā šeit uz vietas. Tāpēc katru gadu pienāk vasara, ar tādām skumjām pēdējos gados iznāk konstatēt, ka nekur nav gadījies aizbraukt. Bet es domāju, ka viss vēl ir priekšā.